veiksmīga biznesa pamatprincipi. 3 daļas būs. Pirmais būs panākumu principi. Nevis biznesa principi, bet panākumu principi. Otrā daļa būs biznesa principi. Un trešā daļa praktiski principi. Panākumu principi, biznesa principi un praktiski principi, jeb padomi. Un šodien sāksim ar ievadu un sāksim ar panākumu principiem. Un ievadā. Jums katram, tiem, kam ir draudzes lūgšanas saraksts, tie, kas mājās lūdz Dievu saskaņā ar mūsu lūgšanas sarakstu, viens no punktiem skan šādi lūgšanas sarakstā. Finanses draudzes vajadzībām un katram individuāli. Un tur ir raksturvietas klāt. Filipiešiem 4:19. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu, mūsu kungā. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību. Dieva griba ir apmierināt katru tavu finansiālo un miesas vajadzību, katru tavu emocionālo vajadzību, garīgo vajadzību un fizisko vajadzību. Tāda ir Dieva griba. Tāds ir Dieva prāts. Tāds ir Dieva apsolījums. Dievs grib tevi svētīt. Saka, Dievs grib mani svētīt. Un viena no šīm svētībām ir finansiāla svētība. Finansiāla nepietiekamība izraisa slimības, izraisa emocionālu nestabilitāti, izraisa karus, naidu un daudz un dažādas negatīvas lietas, kas valda pasaulē. Nav nevienam noslēpums, ka pasaulē valda nauda. Varbūt, ka ne nauda, bet tie cilvēki, kas ar naudas palīdzību valda, kuriem nekad nav pietiekami. Vairāk, vairāk un vairāk. Un šie milzīgie līdzekļi ļoti daudz. Pasaules lielākie finanses dūži savu naudu nebūtu neiegulda Dieva valstībā. Viņi iegulda to vēlna darbos. Tiek izplatīta netiklība, dažādas perversijas. Un tā tālāk un tā joprojām. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības, pilnās bagātības, Kristu Jēzu mūsu kungā. Tāda ir Dieva griba. Un otrs pāns pie šīs te lūgšana vajadzības ir, kas nestrādā, tam nebūs ēst. 2. Tesaloniķiešiem 3:10. Ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. Punkts. Dievs grib tevi finansiāli svētīt, bet bez tavas līdzdalības viņš to nevar, negrib un nedarīs. Viņš ir paredzējis tevi svētīt caur tavu pašu pūlēm un darbu. Pasaki savam kaimiņam, Dievs grib tevi svētīt caur tavu pašu darbu. Un visi tie jocīgie cilvēki, kuri uzskata, kuri skatās uz cilvēkiem, kuri ir uzņēmēji, kuri skatās uz cilvēkiem, kuri savā dzīvē tiešām kaut ko ir sasnieguši un finansiāli stabili, viņiem šķiet, ka viņiem ir paveicies. Tie cilvēki, kas tā domā, viņi ir jocīgi. Šie cilvēki, kas tā domā, viņi nezin, ka vieglāk ir rakt grāvi, par kuru tad nav nekādas atbildības. Kur to brigadieris atnāca un pateica, metrs tur, 2 metri tur, rots. Kā prot tā rots, galvā bedra izrekta. Tas ir ļoti vienkārši. Un tā ir vienkārši dzīvot. Un tā var ļoti maz nopelnīt. Ļoti maz nopelnīt, un es šaubos, ka tu ar grāvu rakšanu apgādās savu ģimeni. Es šaubos, ka tev pietiks visam, kas tev nepieciešams. Ka tu spēsi apmaksāt visus medicīnas rēķinus un visus cits rēķinus. Šaubos.
Draugs, visi tie cilvēki, kas kaut ko ir sasnieguši, viņi ieguldījuši ļoti lielu darbu. Gan garīgu, gan fizisku, gan arī savas emocijas. Visi cilvēki, kas kaut ko ir sasnieguši, ir ieguldījuši lielu darbu. Un lielāku nekā tev šķiet, ja tu rodas šodien grāvjus. Ja tu esi bērnu auklīt, un tev šķiet, un tev nepietiek līdzekļi šodien, ar to, ko tu nopelni auklējot mazus bērnus, un ja tu skaties uz tiem cilvēkiem, kas šodien finansiāli ir pārtikuši, vairāk nekā tu, kas ir vairāk sasnieguši nekā tu, varbūt tev šķiet, ka viņam ir paveicies. Draugi, viņam nav paveicies. Viņi paši tādi ir no iekšpuses, viņi ir veiksmīgi. Kāpēc? Jo viņi piekop un lieto principus, kas vienmēr un visur vienādi strādā. Viss, kas šos principus lietos un viss, kas strādās, lietojot šos principus, būs sasniegs finansiāli neatkarību un veiksmi. Amen. Un tas ir darbs. Dzirdi? Dievs grib tevi svētīt, bet tev nāksies strādāt. Un aizmirsti, jocīgais cilvēks, aizmirsti, ka bizness ir kaut kāda izpriece, ka bizness var būt kaut kāda tāda lieta, ka tu nopelni baigo konkrēto summu un pēc tam atpūties. Nē! Tas ir darbs mūža garumā. Un tas ir smagāks darbs nekā auklēt bērnus, un smagāks darbs, atbildīgāks darbs, lielāks darbs nekā rakt grāvjus, nekā strādāt gaterī 12 stundas dienā. Bet atšķirības ar to, kas strādā gaterī 12 stundas, un ar to, kas strādā 12 stundas savā biznesā, ir tāda, ka viens ir finansiāli veiksmīgāks, otrs nē. Varbūt, ka ne visos gadījumos, bet pamatā tā būs. Abi divi būs strādājuši, bet viens būs strādājis pareizāk, gudrāk un vairāk veltījies. Un tam cilvēkam, kas vairāk pelna, viņam noteikti būs arī, es varētu tā iedomāties to, ka visbiežāk grāvju racis, es negribu tagad pateikt, ka sētnieks nav labs darbs, ka grāvju racis vai kapracis nav labs darbs, es to negribu pateikt. Es pats esmu racis grāvjus un tranšējas, būdams mācītājs. Kad man nebija vēl, es nebiju pilnlaika kalpošanā, es kalpoju kā mācītājs. Man alga nebija tāda, kas varētu man nodrošināt pilnībā. Es strādāju gan par sētnieku, gan par saimnieka palīgiem, visādiem un malkas zāģēju un cirtu. Visu kaut ko es darīju, paralēli tam, kā kalpoju draudzē. Tas ir normāls darbs. Bet redzi, paralēli tam normālajām darbam, man bija kāds cits darbs. Es biju draudzes mācītājs. Es negribu teikt, ka tas nav labs darbs, taču atšķirība atpūļu ziņā, piemēram, būs starp to, kas ir uzņēmējs, un starp to, kas ir grāvracis, kāds reiz bija. Un ja vajadzētu atkal lietu rakt. Atšķirība ir tā, ka grāvracis visticamāk atpūtīsies piedzeroties. Bet nopietnas uzņēmējs, viņš nevar atļauties piedzerties tik bieži. Viņš atdarīs daudz ekstrēmākas, daudz labākas lietas, kā atpūsties. Atšķirība. Atšķirība ir domāšanā. Dzērājs nevar daudz sasniegt. Tāpēc visi dzērāji parasti rogrāvis. Es pareizi saku? Pamatā. Es jau nesaku, ka neviens uzņēmējs nevar būt dzērājs. Var. Bet ne ilgu laiku viņš būs. Viņš dzērājs, viņš būs visu laiku, bet uzņēmējs ne. Nu re, cik labi. Tas tikai ievads. Punkti man tikai 100 ir. Ko mēs šodien sapratām tikko? Ka biznes ir darbs. Amen? Un ka visi tie, kas domā, ka grāvis rakt ir vieglāk, viņi ir jocīgi. Čau, jocīgais. Ja jau tas būtu tik viegls darbs, tad jau neviens grāvis vairs neraktu. Interesanti, kāpēc grāvracis neatver savu biznesu. Tāpēc, kā valdībā un Latvijā mums ir tādi apstākļi, ka mazais uzņēmējs, viņam nav iespējas mazam uzņēmumam
paplašināties, iesākt un startēt normāli un tā tālāk muļķības. Es vienreiz vienu citātu, es neatceros, kad tas bija, bet ieliku citātu tieši par šo tēmu. Dienas citātu internetā. Par to, ka ne jau valdība ir vainīga vai tava situācija ir vainīga, bet saprati. Tas, kas tev iekšā ir, tava attieksme pret lietām. Un tad tur bija viena rinda ar komentāriem. Nepiekrītu. Un cilvēki rakstīja tādiem gudriem vārdiem, tas nozīmē, ka nav tīri grāvreči arī. Cik mēs esam aprobežoti. Ka mēs nesaprotam, ka ne valdība ir vainīga, ne krīze, ne Eiropa, ne Krievija, ne mūsu politiskā, ne ekonomiskā situācija, ne pat ģimenes situācija, ne tas, ka tu esi vīrietis vai sieviete, vecs vai jauns, ne tas, bet tas, ka cilvēki netic un nezin, ka viņi var. Saki, es varu. 90% Amerikas uzņēmumi, kuri aizverās 24 mēnešu laikā, stundu laikā, tas būtu bišķi pātri. 2 gadu laikā viņi izput. Viņi sāk un viņi beidz. 90%. Statistika par Latviju es nezinu. Bet tā varētu būt vēl lielāka. Uzņēmumi atverās un pēc tam viņi ātri aizverās. Maksimums 2 gadi. Izdzīvo šie 10%. Kāpēc? Tie 90% nav lietojuši pareizus principus. Viņiem nav bijuši pareizi vīzija, pareizi mērķi, pareizi stratēģija. Viņi nav spējuši koriģēt savus mērķus, iespējams arī. Un viņi nav pietiekoši strādājuši un nodevušies. Viņi ir domājuši, ka tie veiksmīgie cilvēki ir veiksmīgi. Veiksme ir tāds abstrakts jēdziens, draugi. Tu vispār vari aizmirst tādu vārdu kā veiksme. Ir tikai darbs, un darbam seko rezultāts. Un šādus cilvēkus, kas strādā un pareizi strādā, pareizā virzienā un gūs rezultātus, viņus sauc par veiksmīgiem, kas gūs panākumus. Un tāpēc būs šodien, sākot ar šodienu, pareizi principi, ka mēs tos varētu lietot. Un pirmais princips. Tad šodien mums ir panākuma principi. Un ja pietiks laiks, tad vēl ieiesim nākamā tēmā iekšā jau biznesa principi. Panākuma principi ir arī biznesa principi. Un biznesa principi ir arī panākuma principi. Es jau pagājušajā teicu, ka šis predīts, šī mācība nav tikai priekš tiem, kas atvērs vai taisas atvērt savu uzņēmumu vai savu biznesu. Vai tiem, kam jau ir. Bet arī katram vienam, kurš kādā savā dzīves jomā grib sasniegt panākumus. Pirmais. Veiksmīgs bizness ir tikai tas bizness, kas Dievā darīts. Biznesam ir jābūt balstītam uz pirmiem 2 baušļiem. Uz tiem baušļiem, ko Jēzus teica. Mīli Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Punkts. Tas biznes, kas ir ārpus šiem 2 baušļiem, viņš nav veiksmīgs biznes. Iedomājies Latvijas balzāms. Latvijas balzāms, es nezinu viņam, es galīgi nezinu visu viņu to bilanci tur. Galīgi nezinu. Bet alkohola tirdzniecība, tā ir viens no ienesīgākajiem biznesiem. Draugs, vai tas ir veiksmīgs biznes, kas piepilda cietumus, kas piepilda slimnīcas, kas izārda miljoniem ģimeņu, kas padara cilvēkus vājprātīgus, kas padara cilvēkus apsēstus, agresīvus, ļaunus, kas veicina vardarbību un karus, kas padara cilvēku par cūku, par stulbeni, par idiotu.
Tu gribi teikt, ka piedzerēs cilvēks ir gudrs cilvēks? Un jautājums, vai tas ir veiksmīgs biznes? Vai tas ir veiksmīgs biznes, ka tavs pats bērns nozersies ar tavu pašu balzām pudeli? Un tā arī būs, visticamāk. Visu cilvēku biznesu, kurš ir vērsts uz cilvēku iznīcību, jau kāda veida, es personīgi domāju, tas atspoguļosies viņa paša ģimenē. Agri vai vēl, vai šajā paudzē vai nākamajā, tas viss viņiem ieskaitīsies, pieskaitīsies. Vai tas ir veiksmīgs biznes, kas atrais lāsas ne tikai valstī, pilsētās, ģimenēs, bet arī pašā savā dzīvē. Es atceros kādu cilvēku, kurš tirgoja vairumā spirtu tirgoja. Viens no pilsētā, kas bija, tā nav Rīga, bet mazpilsētā viens no galvenajiem spirtu tirgoņiem. Man ar viņu uz ielas sanāca saruna. Un es viņam izstāstīju, ka tie, kas indē citus, tie šo lāstu baudīt paši uz savas ādas. Interesanti. Pagāja 2 gadi apmēram. Es satiku šo cilvēku. Viņš bija pārstājis nodarboties ar spirtu biznesu. Un tas viss bija manas sarunas ietekmē. Es negaidīju, ka viņš to darīs. Taču viņš tā bija izdarījis. Tad veiksmīgs biznes ir tas biznes, kas ir balstīts uz Dieva baušļiem. Uz visiem 10 Dieva baušļiem. Tu zini, ka dažādas dīvainas kustības latviešu tautai kaitīgas atbalsta dažādi fondi, un fondo šī nauda ieplūst no dažādiem uzņēmējiem Eiropā, pasaulē. Es to lasīju vai pamanīju. Viņi popularizē grēku. Es nesaukšu tagad te vārdos, tas nav mans darbs šajā brīdī. Un šāda nauda nenes svētību. Šāda nauda nes iznīcību. Vai var saukt par veiksmīgu biznesu, kurš nes iznīcību? ASV, Amerika. Viņi ir bagātākā valsts pasaulē. Varenākā valsts pasaulē. Es ar to esmu teicis daudz reizes šeit. Un kāpēc? Tāpēc, ka viss šī valsts ir nodibināta uz kristīgiem pamatiem. Lai arī šobrīd amerikāņi ir stipri atkāpušies no dzīvā Dieva, ir iztum no iestādēm, no sabiedrības, no skolām, iztum baušus, iztum Dievu. Līdz ar to arī Amerikas pamati ir iedragāti, un to mēs arī redzam, ka ir. Taču viņi ir celt uz kristīgiem pamatiem, un tieši tāpēc viņi ir bagātākā valsts pasaulē. Veiksmīgs biznes ir tas biznes, kurš ir celts uz Dieva baušļiem, uz Dieva principiem. Mīl Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Bībelē vecajā derībā mūsu patriarhi Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs. Par viņiem ir rakstīts, ka viņi bija bagāti. Par visiem ir rakstīts, ka viņi bija bagāti. Viņi bija svētīti, viņi bija bagāti un viņi vairojās. Un zini, viņi daļu no saviem ienākumiem deva Dievam. Daļu no ienākumiem. Tā bija precīzi estināt tiesa, viņi deva Dieva darbam. Tad, kad biznes ir nodibināts ar mērķi, ieguldīt Dieva darbā, ka tie cilvēki, kas ir saindēti ar alkoholu, ka viņi tiek dziedināti, ka tās ģimenes, kas ir šķirtas, sajiet kopā vai labākā gadījumā vismaz paliek dzīvi, paliek normāli cilvēki. Viss tās kropļības un traumas, ko viņi ir guvuši visās šajās šķiršanas procesos, ka šie cilvēki iegūst atkal savu stabilitāti un savu brīvību. Ka cilvēki, kuri atstumti, tiek pieņemti. Ka cilvēki, kuri ir nabaga, kļūst turīgi.
Kad cilvēki, kas iet uz zēli, tiek glābti un tiek virzīti uz debesīm, kad tu ieguldi tur naudu, lūk, tas ir veiksmīgs bizness. Un te neiet runa tikai par desmitā tiesu, tas ir elementārs princips katram kristietim. Ja es taisu biznesu pirmkārt ar mērķi, lai viņš kalpo Dievam. Ja tu gribi, lai Dievs kalpo tev, lai Dievs svētī tevi, jo Dievs apvienās katru tavu vajadzību. Dievs grib. Ebrejiem 6.14. Svētīdams es tevi svētīšu un vairojams tevi vairošu. Ko tas nozīmē? Dievs tevi svētīs un vairos un caur tevi svētīs citus. Svētīt citus, lai Dievs varētu svētīt tevi. Esi pats svētīts, esi pats bagāts un palīdzi kļūt citam bagātam. Esi pats finansiāli brīvs, bez parādiem, esi pats finansiāli uz stipras klīnas, dzīvo pārticībā, neobligāti jābūt tur miljonāram, tu dzīvo pietiekamībā un palīdzi citam tādam kļūt. Lūk, tas ir veiksmīgs bizness. Tas pirmais punkts. Tikai bizness, kura pamats ir Dievs. Saki, Dievs. Kā tev patīk? Un nevajag te taisīt kaut kādas biznesis ar domu man. Tādi man ir pilna pasaule. Un seks mēs redzam. Mums ir jāatbalsta pirmkārt ar savu biznesu, ne ar 10 no tiesu. Ar 20, 40, 50, 60, 80% no ienākuma. Ir jāatbalsta Dieva darbs. Tev jābūt ir pašam svētītam un jāsvētī citus. Ieguldot Dievu darbā, tu svētī draudzi, tu svētī Latviju, tu svētī cilvēkus. Kad mēs izplatām evaņģēliju un palīdzam cilvēkiem ieņemt to vietu, ko Dievs viņam paredzējis. Tātad ir jārūpējas par sevi, par savu ģimeni, un daļai no naudas jānonāk ir draudzes kasē, kas tiks lietota Dieva nama, jeb Dieva valstības celtniecībai. Kā tev patīk? Nepatīk. Vispār man ir vienalga, vai tu tam tici vai nē, bet agri vai vēl tu pie tā nonāksi. Agri vai vēl tu pie tā nonāksi, ka tava nauda, kas nav Dievā darīta, tavs biznes, kas nav Dievā darīts, atnesīs neko vairāk kā tikai iznīcību. Kaut arī tu būsi bagāts, tu par naudu nevari nopirkt sirds mieru, debesis. Ir lietas, ko par naudu nevar nopirkt. Tu zini, ka miljonāri izdara pašnāvības? Es nesaku, ka tā ir masveida parādība. Visi miljonāri izdara pašnāvības. Viņi to izdara. Kāpēc miljonārā jāizdara pašnāvība? Tāpēc, ka visa viņa nauda nenes to svētību, ko viņš ir gaidījis no tā. Nu, kāds ir ievads? Normāli? Veiksmīgs biznes tikai tas biznes, kas Dievā darīts. Piemēram, 2 baušļi. Mīl Dievu kā savu un savu tuvāko kā savu pašu. Tad, kad tu atver savu biznesu un tev ir darbinieki. Tev ir klienti. Uz ko ir vērsts tavs biznes? Uz tevi vai uz klientiem? Apmierināt klientu vajadzības vai savas vajadzības? Kas ir veiksmīgs biznes? Draugi, to, ko es sākumā tagad runāju, tam ir izšķiroša nozīme. Tikai uz baušļiem, tikai uz Dieva gribu. Biznes nevar būt, lai apmierinātu tikai tavas vajadzības. Kā jāmīl savs tuvākais? Kā sev pašu apmierināt savas vajadzības un klienta vajadzības? Vai klienta vajadzības un savas vajadzības? Savu tuvāko kā sevi pašu? Uz klienta labumu. Uz cilvēku labumu. Un tagad klausies. Forša atziņa. Ja tu vēlies savā dzīvē saņemt visu, ko vēlies, tu klausies? Ja tu vēlies savā dzīvē saņemt visu, ko tu vēlies, tad palīdzi noteiktam daudzumam cilvēkiem dabūt to, ko viņi vēlās. Lūk tev. Pirmie 2 baušļi. Otrais.
precīzāk sakot. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Ja tu gribi visu, ko vēlies dabūt no dzīves, tad palīdzi cilvēkiem noteiktam daudzumam iegūt to, ko viņi grib. Kā to saprast? Kāds apmēram nojauta, par ko iet runa? Kā palīdzēt cilvēkiem dabūt to, ko viņi grib? Ko es tagad daru? Es palīdzu jums dabūt to, ko jūs gribat. Un Dievs tā ir iekārtojis. Ja es palīdzu citiem dabūt to, ko viņi grib, tad arī es dabūju visu to, ko es gribu. Amen! Veiksmīgs biznes būs tikai tas, kas apmierina klientu vēlmes. Šis nav biznes. Principi tie paši. Visur vien tie paši principi ir. Bībeles principi. Veiksmīgā biznesam ir Bībeles principi. Mobilo telefonu ražotāji. Ja viņi spēj apmierināt klienta vēlmi, tad tie, kas izlaiž tos telefonus, konkrēto telefonu, piemēram, Samsung Galaxy. Viennozīmīgi labākais telefons šobrīd. Note, S3, jaunākie. Un tāpēc, ka man ir S3. Visiem citiem arī. Edžī, pasaki. Ir note. Pareizi, note. Tātad. Un tie, kas palīdz šos telefonus tev iegādāties, arī viņi dabū no dzīves, no tevis, visu. Viņi dod tev to, ko tu gribi. Un no tā, ka tu samaksāji par to, ko tu gribi. Viņi dabū to, ko viņi grib. Un ja tu palīdzi cilvēkiem pēc iespējas lielākā daudzumā, jo vairāk to telefonu pērk, jo vairāk cilvēkiem vajadzības apmierināts ir. Un jo vairāk viņš var savus apmierināt. Un vēl ieguldīt dievdarbā, labākā gadījumā. Un tā kā Samsung tiek ražota Korejā, es ceru, ka liela daļa no naudas tiešām ieiet draudzes kasēs, kas izplata evaņģēliju visā pasaulē šodien. Jo Korejā tā ir, tur ir pasaulē lielākā draudze, Jongiečo draudze, un vēl citas. Te bija meitene, kas nesen bija bijusi tajā Korejā. Viņa teica, visi vienos krustos, ne jau no krusti, visi vienos, kristīgās draudzes visur. Tur kristieši visur, valdībā visur. Un Koreja rullē. Saki, Koreja rullē. Amen. Latvija arī rullēs drīz. Panākuma princips otrais. Pirmais bija kāds? Kāds bija pirmais veltiņš? Tikai Dievā atbalstīts, tieši tā. Un ja arī tev šķiet ārīgi veiksmīgs bizness, kurš nav Dievā balstīts, un tāda viņi arī šķiet ārēji, taču viņi nenes svētību cilvēcei. Tāpēc to nevar saukt par veiksmīgu, jo nauda nes veiksmi. Bet tas, ko tu dari cilvēkiem, ko tu dod cilvēkiem, tad otrais princips. Jāsaprot, ka tu vari. Tev ir jāsaprot, ka tu vari. Reizēm, kad cilvēki atnāk pirmo reizi uz dievkalpojumu, viņi mani ierauga, saka, mēs domājam, ka tu esi lielāks. Viņi skatījušies mani ir caur diskiem internetā. Lielāks. Viņiem ir nepareizs priekšstats par mani. Acīm redzot no tā, ka es runāju tāds, ka liels. Es esmu liels jūtos. Es no iekšpuses esmu liels. Bet viņiem ir nepareizs priekšstats
viņi nezina, kāds es patiesībā esmu. Un tieši tāpat cilvēkiem, un varbūt kāda no jums šodien, ir nepareizs priekšstats par to, ko tu vari. Par to, kas tu esi. Par to, kas tu vari būt. Par to, kas tev ir iespējams. Nepareizs priekšstats. Un tāpēc es gribu izklīdināt tev nepareizi priekšstatu. Bībeles pāns šodien es nebārstīšu. Es jau vairākas svētdienas pēc kārtas bārstu Bībeles pāns un visiem saka, ka jūs varat, amen? Saka, es varu. Saka, esmu lauva no Jūdas cilts. Saka, es esmu safokusējies. Un man nav nekas neiespējams. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Man ir garīgie muskuļi. Man ir stāja. Neviens nevar man pieveikt. Ja es ko iesāku, tad es to izdaru. Amen. Lūk, šodien Bībeles pāns nebārstīsim. Pirmkārt, problēma ir mazvērtība. Pirmkārt, mazvērtība. Ka mēs nezinām to, kas mēs esam un ko mēs varam. Ja mums ir bērnībā, un ne tikai bērnībā iegūst dažādas traumas, esam saķēruši dažādus demonus un vēlnus, kas nomāca mūsu smadzenes, mūsu emocijas, un mēs attiecīgi rīkojamies. Mēs pat nesākam spērt pareizus soļus, jo mēs neticam, ka mēs to varam. Mēs jūtamies tā, ka mēs to nevaram. Bez cerības nav darbības. Ja tev nav cerības un zināšanas, ka tu vari, tad tam nevar sekot darbības. Vai nav baigi vienkārši? Mani draugi, vai nav ļoti vienkārši? Tik vienkārši lietas, kas mums ir jādzird vēl un vēl. Nu nevar būt darbības bez cerības. Un šodien es gribu dot tev cerību. Lai šai cerībai seko darbības, pareizas darbības. Lai seko mērķu nospraušana, pareizas darbības un rezultāts. Un lai Dieva vārds notiek tavā dzīvē, ka viņš apmierinās katru tavu vajadzību un ka tu spēsi palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Naudai, draugi, ir liela nozīme. Jo nauda izsaka mūsu pakalpojumu. Kas ir nauda? Jā, šodien nauda ir dažādas spekulācijas, un cilvēki pelna naudu no naudas taisa. Taču pamatā nauda ko aizstāja? Tavu pakalpojumu. Barteris. Es tev dodu pakalpojumu, tu man savu pakalpojumu. Tu man savu preci, es tev savu preci. Cilvēki mainās ar precēm, ar pakalpojumiem. Un šis starpnieks ir nauda. Tu esi domājis par to? Ne jau nauda pati par sevi, bet pakalpojums. Un ja es esmu safokusējies uz naudu, tā ir neveiksme. Man ir jāsafokusējas uz pakalpojumu. Dot cilvēkiem. Un neaizmirst paņemt naudu par savu pakalpojumu. Jo nevar būt pakalpojums bez maksas. Es nesaku, ka savā laikā nav savu vietu arī bez maksas palīdzēt kādam cilvēkam. Taču tas nevar būt pamats biznesam. Baigi labais sprediķis sev. Kā man patīk. Es pats gribu taisīt biznesu tagad. Man jau visādas idejas ir. Es vienreiz knapi noturējos. Lai nesāku tur pirkt un pārdot jau. Man Dievs pateica, dabūs iekšās. Žēl, ka tā. Žēl, ka tā, bet tā jābūt ir. Es neesmu nelēmīgs katrā ziņā. Katram jādara tas, kas viņam ir jādara. Amerikas, Amerika. Bet ne Latvijas, laikam. Bet Amerikas ekonomika pastāv. Es ļaušu minēt, bet skaļi nesakiet, tu būs kauns. Pastāv uz lielo biznesa gigantu rēķina, jeb uz mazo uzņēmēju rēķina. Nesaka neko. Būs kauns.
Visa mazvērtība izpildēs uzreiz. Klausies, Amerikas ekonomika pastāv uz maziem uzņēmējiem. Ne uz naftas, ne uz visiem šiem lielajiem. Tur gāzes tā tālāk. Microsofti. Bet uz mazajiem. Un tas ir iedrošinājums tev. Tu skaties, tie lielie uzņēmumi, tie var. Nē, tu vari. Viņi var. Nē, tu vari. Jo Latvija var uzplaukt tikai tad, kad tu varēsi. Es gribētu vispār, ka Latvijā viss būtu uzņēmēji. Visi. Visi. Un preces tirgot Lietuvā, Igaunijā un visā Eiropā. Vā. Un tā jau arī ir. Ir kāds Norvēģijā bijis, piemēram? Jā. Kas brauc Norvēģijā pa taksistiem? Kas? Melnie. Melnie. Indieši. Kas vēl? Es nezinu. Bet ne mūsu krāsa. No kurienes viņi? Tas, ka visi Norvēģi ir biznesmeņi. Goda vārds, viņi nestrādā par taksistiem. Cits līmenis. Aizbrauc uz Zviedriju. Izsauc taksi. Kas atbrauks? Tumšādēns. Aizies uz lētu veikalu. Kas strādās? Uz Lidlu. Ir tas. Kas iepērkās tur? Visi krāsaini. Tur viss savā sadalīts, tā kā vajag. Bet tas ir dabīgi sadalīts. Šiem cilvēkiem vajag šo darbu ārzemēs. Arī latviešu vergiem vajag darbu ārzemēs. Latviški ir rabi. Da? Viņiem vajag darbu ārzemēs. Viņš brauc strādāt. Tur uz tevi skatās. Kāpēc? Viņi tā ir biznesa, tu strādā pie viņa. Bet Dievs vārds saka, ka tu būsi galva un nevis aste. Tāpēc draudzes Kristus pasaulē uz ārzemēm peļņā nebrauc. Un nebrauks. Amen. Draudzes Kristus pasaulē tā ir biznesa Latvijā. Plaukstošs biznesa. Amen. Amen. Vai, kur labs prediķis. Es nevaru nopriecāties. Un punkti tikai daži ārprāts. Man vēl 100 vēl. Ir tikai 2, jo man vēl 100 punkti vēl. Un 98. Wow. Klausies. Amerikas 52% izpildu direktori no 500 kompānijām, kas ir uzskaitīti žurnālā Fortune, ir nākuši no zemākajiem vidējā klasē vai no nabadzīgajām ģimenēm. Es nevaru. Es neesmu piedzimis bagātā ģimenē. Man vecāki nav izskolojuši. Man izvaroja bērnībā. Man iesat pa galvu. Man klases biedri. Man vienmēr māma teica, ka tu tas aptaurāts esi. Aptaurāts esi. Un tāpēc es tā jūtos, tāds aptaurāts tagad. Skolas biedri mani izsmēja. Es viņus arī. Un tāpēc es jūtos, ka es neko nevaru. Es vakar ziņās lasīju. Tagad tas jautājums pats par agresīviem skolniekiem. Agresīviem skolniekiem ņemt no skolas viņus ārā, un tur atsevišķi viņus tur audzināt. Izrādās, tur ministrijā neapstiprina. Kāpēc? Tiek pārkāptas agresīvo bērnu tiesības. Dabūt izglītību. Pašvaldības tur tiks iesaistīts, raksties uz saknēm, kāpēc viņš tāds ir. Kāpēc tāds bērniņš ir tāds agresīvs? Sit visus skolotājus, sit visus sit. Bet tiem pārējiem klasē viņam nav tiesības uz izglītību. Viņam ir. Nav svarīgi, kāpēc un kāds tu tur esi. Ir svarīgi šodien saprast, ka tu vari un kas tu esi.
Saprast pareizes principus un pielietot tos. 80% Amerikas miljonāri ir mantojuši savus miljonārus no vecākiem. Ir pirmās paaudzes miljonāri. Es tev dodu cerību, ka miljonāri jau pamatā nav tie pārsvarā, kuri manto savus miljonus no vecākiem, bet tie, kas paši pat visbiežāk nākot no nabadzības vai no viduvējības, kuri ir sapratuši kādā brīdī, ka viņi to var, ka viņi ir sapratuši pareizes principus, sākuši tos pielietot. Viņi ir gājuši, kā Čerčils saka, no neveiksmes uz neveiksmi ar pieaugošu entuziasmu. Tie Čerčila vārdi. Viņi ir gājuši, viņi nav apstājušies. Viņi ir devuši cilvēkiem to, ko viņi grib. Un šodien arī viņi var baudīt to, ko viņi grib. Vai nav labi? 75% no 300 pasaules klases līderiem ir izauguši nabadzībā. Un bērnībā ir bijuši pakļauti vardarbībai vai ir bijušas fiziskas nepilnības. 75% no 300. No 300 pasaules līderiem, klases līderiem. Mazs piemērs. Džons Džonsons. Es tur nezinu visus amerikāņus. Bet viņš ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Amerikā. Lūk par viņu. Viņš ir Amerikas vergu mazmazdēls. Vergu mazmazdēls. No Amerikas vergi. Visi zin, kas ir. Viņš bija kautrīgs, nepārliecināts, nerunīgs, jauns cilvēks ar līkām kājām. Viņš ģērbās mammas šūtās drēbēs. Nu, ne jau tajās labākajās šūtajās. Pāršūtajās un visādās. Un par viņu pastāvīgi smējās. Taču viņš kļuva par vienu no bagātākajiem cilvēkiem ASV. Kāds tev kājas ir? Viksiņi vai šitādi? Vai šitā vai tā? Tur deguns pa garu, tur pa īsu, pa lielu, tur acis. Kūkums uz muguras. Kāda tam visam ir nozīme? Tāda, ka Dievs tev radīs, priecājies. Priecājies par to, kā Dievs tev radīs. Un atceries, ka neskatoties uz nepilnībām, tu vari iesākt savu biznesu un kļūt bagāts. Punkts. Tu vari gūt panākumus visās savās dzīves sfērās. Halleluja. Nu, tik labs reizes no sen nav bijis. Un, ka mēs vēl tiksim nākamā reizē svētdienā tiksim pie praktiskām lietām. Vau, tu tik foršas lietas būs. Mēs visi gribēsim skriet un darīt. Nekas jauns, un tomēr. Trešais, entuziasms. Kas ir entuziasms? Tā ir iekšēja vēlme, uguns. Mums bija dziesma, ka es jūtu kā uguns karsts, jau tur deg. Tev ir vēlme rīkoties. Tev ir vēlme sasniegt. Iekšēja uguns. Nepārvarama vēlme. Nu, kristieši tos par svētā gara uguns. Vēlme, entuziasms. Tu gribi to darīt. Un tu tā gribi to sasniegt to mērķi, kad tev vienalga stājās to pretī. Tu ejam caur entuziasms ir ārkārtīgi svarīgs. Ko lai dabūtu entuziasmu, ko viņš nav? Negaidi, kad tev parādīsies vēlme kaut ko darīt. Spēri pirmos soļus un tad parādīsies entuziasms. Amen? Un vēl, regulāri apmeklē draudzes Kristus pasaulē. Klausies motivējošus prediķus. Kad mācīties Mārcis Sensīs motivē. Ka viņš pasaka tev, ka tu viss spēj tā spēkā, kas tev dara stipru. Es regulāri mājas grupiņā, kur šo svētdienas izturizā un motivē. Tev lasi motivējošas grāmatas. Skaties motivējošas prediķus. Mācības. Kas palīdz tev ticēt un uzturēt šo uguni.
Es personīgi lasu grāmatas 2 stundas dienā, motivējošas, dažādas mācības, kā kalpot draudzē, kā celt draudzi un tā tālāk, arī cits princips, plus motivējošs, nevis princips, bet tieši motivējošs, kas parāda atklāti to, ko tu vari, kas tu esi. Es to lasu regulāri. Un visvairāk motivējošākā grāmata ir kāda? Amen, es lasu Bībeli katru dienu. Es pavadu laiku lūkšanā katru dienu, un Dievs mani motivē. Viņš atgādina man, uz ko esmu aicināts, uz ko es varu. Un šī iekšējā uguns tiek uzturēta. Ja tu skaties tikai stulbus seriālus, tas, kas tev acu priekšā, draugi, tam milzīgi nozīme ir reklāmā. Par reklāmas lietām tu vēl citreiz parunāsim varbūt. Bet tas, kas tev acu priekšā, tam ir ļoti liela nozīme. Ļoti liela nozīme. Agri vai vēl tu sāc gribēt to. Ja tu nepārtrauc skaties stulbus seriālus, tad padomā, kāds stulbs tu esi. Nu, padomā. Vienkārši lietas. Tas, kas tev acu priekšā, tas būsi tu. Tas, uz ko tu motivēsi sevi visu laiku. Kariņš visu laiku tikai. Visi tie aģenti 007. Visi acu priekšā sprādzieni. Lēcieni pāri mājām, Batmans. Lido pa gaisu. Un pēc tam brīnamies, ka las no tilta cilvēki. No vanšanieka. Visi tie meksikāņi un citi seriāli. Es domāju, tu man mīli. Es arī domāju, ka es tev mīlu. Man joprojām ir cerība, ka varbūt tomēr ir kaut nedaudz mīlestības palicis pret mani. Es arī tā gribētu. Un katru dienu. Vai tu esi stāvoklī? Vai? Tas no tevis. Es ar tevi neesmu bijis kopā pēdējos 2 gadus. Man slikti ir atmiņa. Tas laikam bija Alberto. Nu tāda viņi ir tie seriāli. Un tad ne? Un ja tu katru dienu to skaties, tā vietā, lai lasītu motivējošas grāmatas pareizes un Bībeli tā tālāk, tad attiecīgs vēlmes rodās. Entuziasms. Tu zini, kā šo entuziasmu cilvēkiem ir, lai vienam bērnam ir 3 tēvi, 2 mammas. Tāds entuziasms visiem ir vēlme tāda. Bērni aug ģimenē, viņiem 14 gadi, viņi jau grib jau. Galvenais, lai bērns ir. Jo viņa acu priekšā ir modelis. Viņa acu priekšā ir modelis un filmas un viss. Nu, lai bērns ir un kaut kur, lai viņš ir. Un lai tēvs kaut kur par viņu gādā. Kāds no tēviem, lai pagādā kaut ko. Lūk. Ak, cik labs prediķis. Cik jūs esat labi. Superīgi. Bez nodošanās nav panākumu. Pirms jau kādiem lieliem panākumiem, vispirms ir nodošanās. Entuziasms ir saistīts ar nodošanos. Tu nododies, tev ir šī vēlme un tu nododies. Tu svēties šajā lietai. Tu dari to 100. Vārds entuziasms ir radies no 2 grieķu vārdiem. En un teos. En ir iekš un teos ir Dievs. Tad entuziasms nozīmē iekš Dieva. Pareizas vēlmes Dievā. Vai nav labi? Vispār, ja es regulāri lasu Bībeli, tas jau ir pietiekoši, lai būtu vēlme gūt panākumus visās dzīves sfērās. Man reiz, un pat nevienu reizi, vienu cilvēku uzdevuši jautājumu. Lūk, tu biji apsēsts. Tu biji apsēsts, narkotikas, tur vēlmi, alkohols.
Un vai tagad tu kalpo Dievam, tu esi tā nodevies? Vai tā arī nav, ka tu no viena grāvja otrā neaizskrēji? Jauna apsēstība. Lūk, tas svarīgs punkts. Klausies. Entuziasms, kaisla, jeb svētīšanās, nodošanās no apsēstības atšķirās ar to, ka apsēstība atzīst tikai savu prioritāti. Aizmirstot par citām prioritātēm, un tās ir 5. Dievs, es, ģimene, kalpošana, un tad ir bizness vai darbs. Darbs, tā teiksim. Apsēstība ir viena no šīm prioritātēm. Aizmirstot par visām pārējām. Tu tā gribi, tev ir tāda vēlēšanās taisīt biznesu, un tu aizmirst par pārējām. Lūk, tā jau ir apsēstība. Darbaholiķis, kas aizmirst par ģimeni. Tas nav darbs, kas nesīs svētību. Lūk, ar ko atšķirās apsēstība no entuziasma. Entuziasms ir saprātīgs. Pareizs entuziasms normāls no apsēstības atšķirās ar to, ka viņš ir saprātīgs. Saprati? Tāpat es nevaru visu laiku sludināt un nodoties kalpošanai. Man ir arī cits prioritāts. Man ir ģimene. Tāpat arī personīgais laiks ar Dievu. Un tā tālāk. Ir prioritātes. Man ir jābūt visam sabalansētām. Bet apsēstība ignorē, viņa ir egoistiska apsēstība. Viņa ignorē visu citu sava labuma dēļ, ja savas kaislas dēļ, savu tā entuziasmu dēļ. Visiem skaidrs? Kas ir apsēstība? Apsēstība ignorē visu pārējo. Viņa ir egoistiska. Entuziasms. Viņš ir balansā ar visām pārējām prioritātēm. Ļoti interesanti. Nākamais punkts – raksturs. Kurš pēc kārtas tas ir? 4. punkts ir raksturs. Cilvēks ir tik vērts, cik vērts viņa vārds. Ka tas jā ir jā un nē ir nē. Cik cilvēki, vai viņi var tev uzsēties, vai tu izpildi savus solījumus, tas ir viens no galvenajiem kritērijiem, mērauklām galvenajiem. Pateici, izdarīja. Ja kāds ir skatījies vai lasījis romānu Krustēvs. Ekranizācijas ir un grāmatas ir un tā jau tagad 3 muskatieri klasika. Un Krustēvs, viņš bija mafijas boss, Itāļu mafijas boss Amerikā. Zini, pie viņa nāca cilvēki pēc palīdzības. Un vienalga, vai viņš bija nabadzīgs, viņš bija tur, absolūti nebija izdevīgs šim cilvēkam. Ja Krustēvs apsolīja, pilnīgi nenozīmīga lieta atrisināt. Piemēram, lietu par dzīvokli. Pat met ārā tev no dzīvokļa. Tu nevarēji samaksāt laikā un tu met ārā. Viņš apsola atrisināt. Pēc tam vienalga kas, kad būs jāmaksā ar savu dzīvību. Viņš to izpildīja. Lūk, vīrs un vārds. Šis nav pozitīvākais piemērs. Tā ir mafija un tomēr princips. Raksturs. Tev ir nepieciešams iegūt dzelžainu raksturu. Ja tu kādam esi kaut ko teicis, jā, tas ir jā, un tu to izdarīsi par katru cenu. Bez šīs rakstura īpašības tu nevari gūt panākumus. Tev ir jākļūst par līderi. Līderi sev. Par līderi par apstākļiem. Un ja tu gribi tiešām nopietni paplašināties un savu biznesu vadīt, tev jākļūst arī par līderi saviem darbiniekiem. Un bez pareizām rakstura īpašībām cilvēki tev nesakos. Tu nespēsi noturēt labus darbiniekus. Panākuma atslēga ir raksturs.
ka tu dzīvo saskaņā ar 10 baušļiem. Ka tev ir disciplīna, atbildība, iniciatīva, brīvība no atkarībām un tā tālāk. Tas viss ir jāiegūst un jāizcīna. Raksturs. Bez rakstura aizmirst par biznesu. Vari nesākt. Jo tavs bizness būs no tā, kas esi tu pats. Tavs raksturs nosaka to, kas tu esi. Kas ir raksturs? Tava attieksme pret lietām, tas veids, kā tu attiecies pret lietām, pret cilvēkiem, pret lietām. Principi. Tu stāv uz principiem. Nākamais – vīzija. Tev ir jāredz to, ko tu gribi sasniegt. Vīzija, jāredz, vizuāli jāredz. Parādiet manu vīziju, Edgar. Tūlīt uz ekrāna tiks parādīta mana vīzija. Mūsu vīzija! Dod skaidrs aplausus tam kungam. Man liekas, ka altārs, ja tā skatu, visu vienkārši perfekti uztaisīta. Kurš man dizaineris ir? Dizaineri ir? Dizaineris. Daiga dizaineris ir. Ko tu saki? Mēs varētu nošpikot no viņiem? Vau, ne? Tāda būs mūsu draudz pēc kādiem gadiem. Apmēram. Varbūt lielāka. Citu bildīti. Vau. Lūk mana vīzija. Tas ir dievkalpojums Āfrikā. Vēl kāda bildīti. Arī Āfrikā. Halleluja. Vēl ir? Nav vairāk? Nav vairāk. Labi. Vairs slēgta. Lūk, jābūt ir vīzijai. Man šobrīd tā smukā draudze lielā, man uz monitora ekrāna datoram ir. Tā ir vīzija. Un tieši tāpat arī jābūt ir vīzijai tev. Šī ir arī tava vīzija. Taču tev jābūt savai vīzijai, savam biznesam, par savu ģimeni. Tā par visu vīziju. Tev ir jāredz. Ir jāredz tas, kur tu gribi gūt panākumus. Nākamais – mērķi. Ar vīziju nepietiek. Lai šo vīziju sasniegt, ir nepieciešams mērķus, mazākus mērķus. Es nesākšu tagad te iedzināties un stāstīt par to. Mācieties līderi skolā un jūs visu pamanīsiet. Ņemiet grāmatu, mājas grupu vadītāju rozgrāmatu, un tur ir gan stratēģija, gan tā tālāk, viss tur ir. Kā mēs to darām, lai sasniegtu lūk to, ko mēs redzējām? Mēs strādājam. Mērķi. Konkrēti mērķi jānosprauž. Un, ja nestrādā kaut kas, tad iespējams ir jāizdara korekcijas pie mērķiem, vai ir jāpārbauda, vai tu pareizi strādā, vai ir pareizi tavu stratēģiju. Kopā ar mani, kad es sāku šo draudzi Kristus pasaulē Rīgā, kopā ar mani bija kāds mācītājs. Viņš bija kopā ar mani gadu vai divus, es īsti neatceros. Un man bija vīzija, stratēģija un mērķi. Un šis mācītājs satvēra šo vīziju, šos mērķus. Un viņam patika, ka viss tāds skaidrs un paredzams. Viņš zināja, mēs darīsim tā, un tā tas vienmēr būs. Taču laika gaitā es redzu, kādas lietas nestrādā, ir jāmaina. Korekcijas pie mērķiem. Zini, kā šaujers no epertu? Viņa korekcijas taisa. Pie mērķiem korekcijas, ne pie vīzijas, bet pie mērķiem, kā to sasniegt.
Šis tas jāpamaina. Stratēģija jāpārskatā. Un man ļoti bieži kaut kas mainījās. Mums arī šodien viss, kas mainās. Viņš nespēja to panest. Viņš nevarēja to panest. Tu tikko teici, ka būs tā un tagad ir tā. Tevi nevar prognozēt. Es to domāju, es tās neprognozējams, kaut kas traks. Taču es lasu Bībeli, lasu Dievu vārdu, lūdzu Dievu, skatos grāmatās. Viss ir pareizi, jāizdara korekcijas. Šis cilvēks nevelk. Viņš nespēja satvert manu neprognozējamību. Viņš aizgāja no maniem. Viņš ar tevi nevar sastrādāties. Nebaidies izdarīt korekcijas. Tev obligāti nav jāpaliek pie sākotnējā plāna. Vai nav labi? Ir labi. Ko tu pats prasi, mums ir pats atbildi? Vai nav labi? Ir labi. Ābēd. Piemēram, gada sākumā mēs plānojam šo gadu draudzes darbā. Un tur plānā nebija līderskola. Ir pagājuši tikai 2 mēneši, un pirmdien jau būs 1. stunda. Kā tad tā? Tāpēc, ka tika izdarīts korekcijas. Jo es sapratu, man Dievs parādīja īpašā veidā. Kā tas notika? Man automašīnai bija nepareizi nomainīts galvas blīves. Un par viņām izsēja eļļa 1 reizi. 2 reizi nomainīja un uzlika brāķi. Pabraucu, atkal izgāja eļļa ārā. Un es domāju, cik reizes man tā būs jābrauc. Nedabīgi kaut kā, tā nemēdz būt. Man nevajadzētu tā būt, ka man viss no rokām laukā krīt, ka neveicas kādas lietas. Es sāku domāt, un Dievs man teica, lūk, tā notiks ar tavu draudzi. Tu tik taisi, un viss plīsīs. Tu taisīs, un viss plīsīs. Ja tu domā ar tām pašām metodēm, tāpat kā pagājušā gadā, dabūt cits rezultāts. Nevar dabūt citus rezultātus ar tām pašām metodēm, ko pagājušā gadā. Punkts. Viņas nestrādāja pietiekami efektīvi. Dievs teica, davai skolā un pacel līderus. Un tad, un vēl daudz ko citu, es izdarīju korekcijas, steidzīgi un ātri. Pirmdien mums ir 1. stunda, un tā nav tikai līderiem. Tur būs Bībeles skola. Tur mācīsimies lūgt Dievu, evaņģelizēt. Es vēlāk pastāstīšu noslēgumā par to, kas būs. Kā tu jūties? Normāli? Pēc mērķiem nākamais ir stratēģija. Kurš varētu pateikt kāds punkts pēc kārtas jau? 7. punkts. Varbūt šodien pietiek? Ne? Vēl var, ja? Kurš par to, ka vēl pusstundu? Ok, labi. Kurš par to, ka jābeidz? Tas jau labi. Stratēģija, nākamais, 7. punkts, stratēģija. Kas ir stratēģija? Stratēģija ir darbības plāns. Pie darbības plāna arī var izdarīt korekcijas, ja nepieciešams. Taču tam ir jābūt. Tā ir vīzija, tad ir mērķi, un tad ir jābūt plānām, darbības plānām katru dienu. Katrai dienai ir darbības plāns, lai sasniegtu šos mērķus. Tā ir stratēģija. Tu nevari iedomāties, ko šajā brīdī tu saņem. Tu liekas baigi forši, halleluja, bet tā ir tik ļoti vērtīga informācija un pasniegta ne tikai vienkārši ar gudrības vārdiem, bet garā un spēkā. Dievs dod, ka tas paliek mūsu sirdīs un mūsu prātos. Un ka mēs darām to, ko mēs redzam un dzirdam. 8. Darbs. Saki, darbs. Tad ar vīziju vien ir par maz. Ar mērķiem ir par maz. Stratēģija par maz. Ir nepieciešams šo stratēģiju realizēt katru dienu.
Un te nu ir raksturs. Bez disciplīnas. Kārtējais fiasko. Nekas. Filmas beigas. Darbs. Katru dienu darbs. Un neaizmirst atpūsties. Dievs dod, ka visi tie lielie biznesmeņi, kas pacelsies ar šo sprediķi, ka viņi nekad neaizmirst tevi un tavu sabatu. Āmen. Un lai nevienam no mums nepielīp mankārības sērga, ka neviens no mums neaizmirst, ka tu esi mūsu dzīvības avots, Dievs, ka mēs paliekam tevī un ar tevi. Un ka nauda, ko mēs iegūsim, ir tikai un vienīgi kā līdzeklis, nevis mērķis. Paldies Tev, kungs. 9. Zināšanas un iemaņas. Zināšanas un iemaņas. Ar entuziasmu, ar vīziju, arī ar mērķiem. Vēl ir par maz. Arī ar darbu ir par maz. Ir jādara pareizs darbs. Ir jānosprauž pareizi mērķi. Tādi, kas strādā konkrētā situācijā. Vispār, zini, kas ir biznes? Biznes ir māksla, ieraudzīt iespējas un nopelnīt uz tām. Biznes, to sauc par biznesa logiem. Tie logi atturās uz īsu brīdi. Tev ir jāspēj ieraudzīt iespējas un izmantot tās. Un šīs iespējas ir uz brīdi. Logi atverās un logi aizverās. Viens no Indras veiksmes iemesliem ir tu īstā laikā sāki ar gēla laku strādāt. Tagad tas ir aizgājis jau. Nē, tas nav aizgājis pavisam, to var darīt, bet tas vairs nav tas momentiņš jaukais. Lodiņš vēl bišķiņ tikai palicis ir tāds vaļā. Vai ne? Vēl man nedaudz lodiņš vaļā ir. Īstajos brīžos. Bet šis nebija šis punkts. Ir jābūt zināšanām un iemaņām. Tātad entuziasms un profesionalitāte. Jums nav par smagu jau? Nav par smagu, galva tur nečīk tiekšā jau. Gan entuziasms, gan profesionalitāte. Jāpaskatās, kā tur iet šiem. Vai šeit visi saprata? Ir vajadzīgs biznes, entuziasms un profesionalitāte. Amen? Mēs varam uzstāties skaisti aplausam kungam šajā vietā. Halleluja! Wow! Tā. Tagad šī zāle aplausus dod tikai. Šī zāle. Jūs dzirdat? Un tagad šī zāle. Un tagad tā būs kopā. Cik labi. Kur es paliku? Profesionalitāte. Kas tas ir? Jāmācās, jāstrādā un jāiegūst iemaņas konkrētam darbam. Kā Ļeņins teica, tieši tā mācies un vēlreiz mācies. Viņš arī mācījās un daudz paveica. Viņš daudz paveica. Cik bija punkti mums? Nu labi, tad ķeramies pie nākamā. Lielā. Biznesa principi. Biznesa principi. Pirmais punkts. Biznesa principi. Tātad mums visdrīzāk būs tā. Puse šodien, puse rītā, ok? Svētdien. Nākamā svētdien. 2 daļas šeit mums būs. Tātad biznesa principi. Pirmais. Lielākā daļa biznesa cieš neveiksmi. Jo? Nu ko? Jo kāpēc? Labi, tev vienkāršākas lietas ir.
jo neprot piedāvāt savu preci vai pakalpojumu. Viņi neprot to piedāvāt. Un tā ir problēma. Ja kādam šķiet, ka Latvijas biznesa nišas ir visas aizsistas, aiztaisītas, tas ir smieklīgi. Latvijā pakalpojumu līmenis joprojām ir ļoti zems. Tas, kā daudzi veikali piedāvā savu preci, ir ļoti zems līmenis. Atliek tikai tev savi darīt to pašu un darīt pareizi, un tavu lieta aiziet. Neprot piedāvāt. Piemēram, man Dagnija vienreiz teica, ka 2 mēnešus atpakaļ man bija tāda nodilus kurtka melna. Viņa tā bija stilīga. Viņa teica, tā veca. Tev laiks nomainīt kurtku jau. Es sāku domāt, laikam izskatās tāds vecs noskrandis. Jāiet nopirkt jaunu. Es domāju, ka 2 mēnešus pēc tam jānopērk. Cik es staigāšu tāds noskrandis. Un es jau domāju, ka forši viss ir, bet Dagnija saka, ka tas noskrandis izskatās. Viņa teica, ka jauna, viņa teica, veca jaunu. Es jau sapratu, ko viņa domāja. Viss tur. Lūk. Un tad es devos meklējumos. Šito ir veikals Kamela aktīva, Alfa. Tas bija pirmais, ko es ieraudzīju, kaut kas normāls, uzmēriet, der. Es domāju, jāpameklē vēl ir, varbūt kur labāk piedāvāja lētāk, kaut kas labāk. Un mums bija iepirkšanās diena. Tā bija viena pirmdiena, man brīvdiena, un mēs lēdām pa centra veikaliņiem. Ne tikai pa centra veikaliņiem, bet arī galerija Rīga, laikam. Tad mēs paklēņojam pa Čakielu, paklēņojam, tur gan Rindrē māju, tur klēņojam un gājām veikalos. Un tur ir tāda firmas veikali ādas izstrādājumi. Un tas tieši priekš manis, ir. Eju iekšā, pilns ar kurtkām. Daudz tā ādas. Man sieva saka, prasa tur pa vienu, tur kaut kādu. Tur somiņas arī tur bija. Ādas tā kā skatījās. Viņa saka, sieva saka, no kāda materiāla tā somiņa ir. Viņai interesanti ādas būtu. Tur cenas tādas normālas arī. Viņa saka, tā nav āda. Saka, tā nav āda. Ar akcienu tāda stipra vēl. Tā nav āda, nē. Kas tas ir tad? Mākslīga āda? Nē, tā nav mākslīga āda. Kas tas ir, ja nav mākslīga, nav āda? Preseta āda. Kas ir preseta āda? Tā ir preseta āda. Preseta āda tā ir. Kas tas ir āda vai mākslīga āda? Tā nav nekāda āda. Tā ir preseta āda. Un kundzītes tādas arī uz 55 gadu tikai padomu laiku kučenes tādas. Ja es nebūtu kristietis, es būtu sācis lamāties. Es jau sāku smieties skaļā balsī, nepieklājīgi. Preseta āda. Un tad es sāku mērīt tās kurtikas. Viņi man deva tur mērīt, tur dod tur. Un es iekšā jūtu to. To jāpērk. Es jūtu iekšā, to jāpērk. Nav ko tāpat te mērīt. Nav ko tāpat te mērīties. Viņi to neteica, bet iekšā es to jūtu. Bet tas bija Zolīts veikals vēl salīdzinoši. Tas bija Zolīts diezgan. Tas varēja piemērt, varēja neko nepirkt arī. Varēja iet pamērīt un iet ārā varēja arī. Un es mēru tās kurtkas. Cena nedaudz zemāka bija. Nedaudz zemāka, bet tikai nedaudz. Nav liela atšķirība. Nedaudz zemāka cena. Bet apģērbs neviens nedara. Tik daudz kurtkas, un neviens man nedara reāli. Rāvējslēdzēji, plasmasas tādi smalki ķerās. Visas kurtkas Turcija. Viss bija Turcija. Saku, kur viņas taisa?
Turcija. Vēl tur bija kaut kāda Ungārija vai kaut kas neatceros. Lūk. Nu, tu uzvelc viņu, nevienu tev nepatīk. Tad mēs dodamies ārā. Cits, arī ādas veikaliņš, cita firma kaut kāda jau. Ejam iekšā, es jau redzu uz acu, es jau zinu uzreiz jau, Turcija. Akal ir Turcija, viss tas pats. Un tur tāds smūgs, sarkans mētelīts, tā kā, nu, uz manas sievas, tā kā. Sievas, man to pamērīt. Jā, tūliņ, nav izmērs. Tūliņ, baigi aizskrien tur. Būs, tu izmērs, viss būs tur. Atnāk, nu, uzvelk. Es atkal jūtu iekšā to, gaidu. No, pamēģinu nepirkt tikai. Bet viņi turās. Iekšpusē es saprotu, ka viņi tirgus sievietes ir, ja? Nu tirgus ir. Come on. Ja? Ko te mērīs, tu nepērk neko. Staigā te nepērk neko. Tā iekšā tu jūt, ka tas ir. Bet baigi turās. Jā, tūliņ būs piemērījis, tūliņ, uzvelk virsū. Nu, redz, cik skaisti. Es skatos no malas, nu, kas, roka šitik tālu pāri. Es saku, bet rokas pa garu. Nekās iešūs. Ādas kurtkai. Tādām foršām rokām, tādām mētlītiem. Nu, uzloties augšā. Uzloties augšā, jā, normāli. Un es tā redzu, ka nav viņas. Nu, es redzu, nav viņas, nav īsti uz augu. Vai ne? Jā. Super. Viņi domā, ka mēs esam stulbeņi. Un tik nērti kaut ko nepirkt vispār pie viņiem ir. Nu, bez maz vai jāpērk, ja tu gribi tur vesels palikt. Bet neteic neko, bet iekšā te jūt. Turās. Cerams, ka viņi neskatās. Bet savu vārdu nenosauc nevienu. Mēs bijām daudzās veikalos. Nekur nevarējām atrast to, ko vajag. Un kādā citā veikaliņā, kas vispār nebija, tas bija Dominā, iebraucām. Tur arī bija jāds izstrādājumi, bija. Tur bija kaut kāds somīt, kaut kas tāds. Un man sieva paprasa, kas par materiālu? Prēsētā āda. Un mēs nemaz netaisījāmies neko pirkt, vienkārši iegājām, skatījāmies. Prēsētā āda. Kas tas ir prēsētā āda? Skaisti izstāstīja, kaut kādu atgriezumies, es neatceros visu, bet pēc tam tā ir āda, tikai no atkritumiem ādas gabaliem uztaisīt kaut kādu āda, nu, masa tur. Nu, tā kā papīra taisa, nu. Kaut kas tāds līdzīgs. Tā es sapratu. Viņa paskaidroja normāli, un par to absolūti nejūt apakšā, ka viņi grib par katru cenu, lai mēs kaut ko nopērkam. Viņi to konsultācijas mierīgi. Normāli kā cilvēks. Pēc tam es, protams, vakarā atgriežos uz Alfu, uz Kamel Aktīvu. Tur nebija tāda izvēle kā turkiem. Tur bija kādas 15 kurdiks tikai. Bet man der perfekti. Pareizi. Normāls džeks, vai ne? Krāsa. Turkiem viss bija melni tikai. Tu nevar normāli kaut ko savādāk. Tagad tādi bandīti visi staigā. Ja? Melni tādi. Normāli krāsa. Nav tā kā visiem, vai ne? Der. Točnā āda ir. Rāvējs lēdzis, kārtīgs ir. Nekas neķerās. Ļoti ērta ir. Apkalpošana bija super. Neviens neteica, jo, tur vajag super uzreiz. Ne, par šo teica. bet tu apakšā jūti, ka viņa negaida, ka tu 100% nopirksi. Un ja arī viņi to gaida, viņi to ļoti māk sev kaut kur iespies dziļi apakšā. Sev iekšā. Draugi, Latvijas tirgus ir atvērts. Lielākā no vainām ir, kad nelaimēm. Kāpēc nespēja savus biznesus veiksmīgi veikt, ir neprot piedāvāt savu pakalpojumu vai savu preci. Tāpat ir evanģelizācijā, draugi, arī. Kad tu liecini cilvēkiem par Kristu, tu neproti piedāvāt. Uzspied. Tev vajag Jēzu. Nu, cik ilgi tu tā dzīvos? Cik ilgi tu tā dzersi? Kristu tev vajag. Uz draudzi tev jānāk. Saprati? Ko tu vecais mūlā te sēdi?
Davai, taisies! Ak, tu veco raganu! Tu šeit! Tu visu laiku jānāk, tev jānāk. Kur nav jānāk? Jānāk ir pienest, nespiest cilvēkam. Vai kā man, es izturēt nevaru, kad tirgu ieiet iekšā. Kā te kāries skati uz mani uzreiz. Es esmu dzirdējis tos tekstus, ko tu staigā vispār, ka nepēr neko. Kā viņi vispār kaut ko var pārdot? Kā viņi vispār kaut ko pārdot? Kā vispār cilvēku liet? Laikam viņi iet pa savām taciņām, tur pie savējā. Pat taisno pie savējā, tur gaļas pārdevēja vai kur tu. Elementāli viņi nav mācījušies. Zināšanas. Tātad, pa čakielas meklējumiem skaidrs, jā? Biznesa marketinga principi, pirmais punkts. Pirmā neveiksme ir pie tā, ka nemākam piedāvāt savu preci. Un starp citu, tajā Alfā Kamila aktīvu veikalā viņi dabūja no manīm vēl gandrīz dabūja. Ne, viņi dabūja man e-pastu. Vai ne? Viņi dabūja man e-pastu un sūtīs man piedāvājumus. Tuvākajos gados nevajadzēs. Bet nākamreiz es noteikti tieši uz to pašu veikalu. Jo arī iepriekšējā man bija tieši no turienes. Ko tev es jau nodilu tādu, ja? Ne, viņi tāda bija speciāli, ka Dagnija nezināja. Labi. Viņi smuki māk piedāvāt. Tur. Varbūt jūs vēlaties vai kādu somiņu. tā smuki piedāvā, ka tev vispār, un tur nejūties spiesas. Un atlaidi iedod. Es neprasu atlaidi, viņi iedod. Vienmēr dodiet atlaidi cilvēkiem. Vienmēr dodiet. Ja viņi neprasa, tik un tā dodiet, viņš atkal nāks pie teviem. Bet tas ir pēdējā tajā tēmā. Trešajā. Par praktiskiem principiem. Otrais. Atrodi vajadzību un piepildi to. Atrodi cilvēku vajadzību un piepildi to. Vai var kāds kaut dažas vajadzības cilvēkiem nosaukt? Pareizi. Vajag ēst. Pārtikas produkti. Vai visi jau tik daudz tirgo to visu aizņems? Jautājums, kā tu piedāvā? Jo nākamais punkts ir trešais. Dari to labāk par citiem un gūsti peļņu. Tad atrodi vajadzību un piepildi šo vajadzību labāk par citiem. Labāk, tas ļoti svarīgi, labāk par citiem. Es jums saku, apkalpošanas kvalitāte ir zema Latvijā. Joprojām, ne visur, bet joprojām. Un pieprasījums ir. Kas zina, kas ir standards? Ko tad viņš ražo? Viņš jaunu riteni izdomājis ir. Smaržīgs, es varu daudz smaržīgas atvest viena kauzīti jums. Kas ir tāds īpašs? Viņš tirgo to pašu. Iedomājies, kur ideja cilvēkam var būt. Ziepes tirgot. Vai kā? Ziepes tirgot, nu? Kartupēs tirgot, ziepes tirgot, pienu tirgot, pulveri tirgot. Viņš ziepes tirgot. Tak, cik daudz konkurentu viņam bija un ir? Zini ko? Viņš izdara to citādāk un labāk. Tās pašas ziepes, nekas tur nav īpašāks. Normāli ziepes citādi un labāk. Kāda apkalpošana centrā ir ar dažiem izņēmumiem neveiksmīgiem.
Cik es esmu bijis, es vienmēr dāvaniņas pērku tur savējiem. Tāda apkalpošana super viss. Teicami, vienkārši teicami. Iepakojumus, kā tu gribi. Ar nevienmēr tur gadās visādi, bet parasti viss kā gribi visu. Lūk, kaut ko gaismu sāk aust. 120 veikals tenderam. Tikko Japānā atvēra. Maskavā 40. Maskavā 40 stendera veikali. Plus tikko Japānā vēl. Kopā 120 veikali. Latvijas uzņēmums. Viena fabrika. Pie Rīga plāza tur ir fabrika viņiem. Viņa nav pārāk liela, bet tāda. Tur tev iekšā nelaidīs. Tur noslēpumi, viss kā viņi tur taisa, viss un tā tālāk. Tur visi slepeni. Viņi nedara tā, kā daudzi ražo Ķīnā savas preces. Ne, viņi ražo Latvijā. Tas viss ir made in Latvijā. Viņi tur ražo, viņi tur strādā. Citi pieeja, dara to pašu, ko citi, tikai labāk. Vajag zināšanas, vajag iemaņas, vajag mērķis, vīziju, vajag. Bez tā tu neizdarīsi labāk. Būs tāda pati tirgus bāba, kā visi pārējie visi. Un pelnīs uz 5 latus dienā, kā viņi tur pelna 10 latus dienā un priecājās. Vai tā nav? Ar to veidu, kā viņi tirgojās, viņi nopelna ļoti maz. Kāpēc ja es pērku dāvanas, pērku smaržas, man daudz ir kontingents sieviešu, jāpērk dāvanas, visiem visas smaržiņas vajag, visiem tur, visas vēl pasūta vēl paši, man tādu vajag, redziet. Man tādu vajag. Mums tāda sistēma. Viņi paši pasaka, kādu viņi grib, lai man nav jāmocās. Es nepērku internetā. Tur ir lētāk. Es eju uz turieni. Kāpēc? Man tur iesaiņo. Man tur konsultācijas dod pa brīvu. Ja arī es nepērku, man dod konsultācijas. Man nespiež neko pirkt. Es varu iet un sasmaržināties. Mierīgi, bez problēmām. Viņi tā arī man pasaka. Kamēr iepakosim jūs to smaržiņu, ejiet sasmaržināties. Es eju sasmaržinos. Sieva arī. Sākumā sieva to darīja tikai. Tagad es arī esmu sācis. Ļoti laipna apkalpošana. Konsultācijas. Iepakojums. Super. Ļoti skaists iepakojums ir. Tad, kad tu nopērci to preci, tev dod līdz paraudziņas vēl. Citām smaržģiņām paraudziņas. Man tādi mājās sakrājušies jau arī daži ir jau. Un tu ārā laimīgs. Tu samaksāsi nedaudz dārgāk, bet tev ir labi. Tur pat ir Siguldā. Man ir vienkāršāk Siguldā šokolāde, tur tāds veikaliņš. Tur ir smaržu veikaliņš, man ir ērtāk tur nopirkt īstenībā. Nekur nav jābrauc, es tur pa Siguldā nopērku to smaržģiņu, bet man vajag iesaņojumu. Tur augšā. Tur augšā es ilgi meklēju, kur audumu veikaliņā. Tur iesaņojot. Jā, mēs iesaņojam. Viņi sāk saņot pusstundu. Pusstundu saņoja man. Iesaņojums. Knapi var tādu uzāvināt. Var, bet nav skaists iesaņojums. Nekādas paraudzības man nedod tur arī. Apkalpošana laba, normāla. Bet Douglasā tur ir gan pārdevējs, gan konsultants. Lūk tā. Nedomā, ka cilvēki grib tikai visu lētāk. Nē, viņi grib īstu mantu, viņi grib kvalitāti. Viņi negaida lētu, viņi grib dabūt par... Un cilvēki zina, ka labas lietas nav lētas. Виктор, правильно? Хорошие вещи, они не дешевые. Вот это аппаратура тоже, да? Не бывает. Там за копейки, правильно? Виктор знает. Купил только что. Это, да? 600 лат. Мы купили совместными усилиями, да? 600 лат. А в интернете сколько там? $1500, да? Lēti nav. Viktors zina, kur labas lietas.
Un par labām lietām ir labi jāmaksā. Un cilvēki meklē labas lietas. Kvalitatīvas lietas. Tu negribi normāli pārtika ēst. Tiešām normāli, jo visi tie bioloģiski jau kā viņus savus ar bieži vien nav ēdami. Satājies brīnums visādas. Nu tālūk. Baigi foršais prediķis varētu turpināt, bet man liekas, ka Douglas un Stenders. Nu labi, vēl viens punktiņš. Kāds pēc kārtas punktiņš sanāk? Un cik laiks pagājis ir? Neviens neuzņēma. Šeit laimīgie visi ir. Laiks apstājies ir. Pakalpojumam ir cena. Punktiņš nākamais. Pakalpojumam ir cena. Tad tu atrod vajadzību un piepildi to, bet ne pa brīvu. Atceries, tu nevari celt biznesu labdarībai. Tavam pakalpojumam ir cena. Viņam jau kurā gadījumā ir cena. Ja arī pa brīvu izdarīs, tik un tā viņam ir cena. Bet biznesa panākumi ir vērtējami peļņā. Ļoti vienkārši. Kā izvērtēt savus panākumus biznesā? Peļņā. Cik nopelnīja? Jo pakalpojumam ir cena. Ja tu spēji pārdot savu pakalpojumu, savu preci, tad tev būs peļņa. Nākamais. Koncentrējies uz darbu, ne uz naudu. Bet neaizmirst par peļņu. Pašmērķis nav par katru cenu pārdot tieši šajā brīdī tam cilvēkam. Nekoncentrējies arī uz pašu naudu, kā dabūt naudu no cilvēka. Koncentrējies uz kvalitatīvi izdarīt pakalpojumu. Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sev pašu. Āmen. Un peļņa par savu pakalpojumu, tas ir bībeliski. Jo kas nestrādā, tev nebūs ēst, pareizi? Tu strādā, tev maksā algu, un Dievam ļoti nepatīk, ka nemaksā algu. Kad tu strādā un tev apkrāpumi nemaksā. Tas ļoti, ļoti Dievam nepatīk šādas lietas. Tur ir rakstīts Bībelē, kad strādnieki brēc pēc savas algas. Un bagātie apspiež nabagos. Tas nav veiksmīgs bizness. Pēdējo? Labi. Tāda mūzika man skan, ka tu... Bet būs, pēc tam būs. Es to stāstīju, ko biju paredzējis beigās. Es visās esmu šodien, vai? Baigi labais. Bet vēl viens punktiņš. Partnerība. Tev savā biznesā, tu pat iespējams viņu sāksi jau ar kādu partneri. Partnerība ir labi. Arī darbinieki, kas darbā pieņemti savā ziņā, viņi gan nav partneri, bet dažādi strādā. Citi kā partneri strādā, citi tur vienkārši darbā pieņem. Atceries, rakstiska vienošanās. Vienmēr rakstiska vienošanās. Un jau vairāk punktus tu aprunāsi šajā līgumā, šajā vienošanās papīrā, un ne obligāti pie notāra. Protams, ka lielos uzņēmumos būs pie notāra, visi jāapstiprina juridiski. Bet mazākā biznesā jābūt uz papīra vienošanās. Katra pienākumi. Un tā un tā joprojām. Pretējā gadījumā agri vai vēl tavs partneris paprasīs, kāpēc tev ir vairāk nekā viņam. Kāpēc viņš strādā vairāk un tu mazāk. Varbūt tā arī nebūtu, viņš tā teiks. Cilvēki ir cilvēki. Jo vairāk tev būs norunāti punkti, jo mazāk tev būs problēma pēc tam. Jo vairāk detaļas būs rakstiski, jo mazāk būs nepatikšanas nākotnē. Cilvēki ātri aizmirst, ko solījuši, ko sarunājuši.
Visam jābūt uz papīra. Pretējā gadījumā, gan jau to laiku iemācīsies to izdarīt, bet tev būs pietiekoši daudz nepatikšanas. Es to zinu arī pēc savas pieredzes. Neko vairs neatcerās. Neko nav teikuši. Neko nav solījuši. Nav nekādas vienošanās. Viss ir mainījies un tā tālāk. Tad bija cita laika un tā tālāk un tā joprojām. Kaut kur Salamana pamācībās rakstīts, ka nevar likt vergu par kungu. Kaut kur tā tur ir. Vergu nevar par kungu likt. Tā arī ir, kad tu pieņem darbinieku un viņam viss uzplauks, viss aiziet, tu labi maksā viņam. Viņam sāk likties, ka viņš tās pats kā tu esi. Viņš to pašu var. Viņš to nevar reāli. Tu sākās problēmas un tur ir jābūt rakstiskai vienošanās. Reku tavu pienākumu, reku man punkts. Kā Jēzus teica to līdzību par tiem strādniekiem? Viņš maksāja vienu algu visiem, kaut arī nebija strādājuši visi vienādas stundas. Citi no rīta tika pieņemti darbā, citi pusdienā, citi vakarā. Un tie, kas bija pirmie, tie kurnēja pret Dievu, pret saimnieku. Kāpēc mums maksā tikpat, cik viņiem? Kāda tev daļa? Kāda tev daļa? Es gribu tā. Tātad, ja ir vienošanās, lūk ir tava daļa. Cik labs prediķis. Vai blakus zālē man kāds dzird? Tas uzstājiet aplausus tam kungam. Halleluja. Un kā es solīju noslēgumā, stāstīšu. Un stāstīšu saucās tā. Kas ir viņa tēvs? Bens Hoopers, Amerika. Viņš piedzima reliģiozā pilsētiņā, kur nedod Dievs bija kāda ģimene, kur bērnam nebija tēvs. Šie bērni tika apsaukāti un apsmieti. Un tā ir patiesība. Reliģija ir briesmīga. It kā bērns būtu vainīgs pie tā, kad viņam nav tēvs. Un viņam bieži uzdeva jautājumu, kas ir tavs tēvs? Viņš nevarēja atbildēt. Viņš piedzima Tenesijā. 3 gadu vecumā ar bērnu neviens negribēja spēlēties. Un citu bērnu vecāki, kad redzēja, kad viņš tiecās to darīt, tad kāpēc šis spēlējās ar mūsu bērniem? Un visbriesmīgākā diena bērnam bija tā diena, kad viņš ar mammu sestdienās devās iepirkties. Jo viņš gandrīz vienmēr veikalā, veikals publiska vieta, viņš dzirdēja skeptiskas piezīmes. Tas bija tikai iegājies cilvēkiem. Viņi īpaši uzsvēra to un skaidri teica, ej, tā, lai viņš dzird, lai viņi dzird. Ej, vai jūs nezināt, kas šim puikam ir, kurš ir tēvs? Viņam nebija tēva. Es nezinu tos visus, vai tā sieviete bija dzīvojusi neteklībā, kur kaut kļūdījusies. Es nezinu to visu, bet tēva nebija. Viņš sāk mācīties skolā. 6 gadu vecumā, bērndārza tajā laikā vispār nebija. Paldies Dievam. Starpbrīžos Bens turpināja mācīties, jo citi bērni negribēja ar viņu spēlēties. Pusdienas viņš ēd vientulībā. 12 gadu vecumā, tajā pilsētiņā, kurā viņš dzīvoja, viņu baznīciņā, bija parādījies jauns mācītājs. Un par viņu runāja, ka viņš esot īpašs mācītājs. Ka viņam esot īpaša harizma un viņš ir mīlošs. Un ka viņa klātbūtnē cilvēki jūtoties pieņemti uz visiem 100. Ka viņa klātbūtnē cilvēki jūtoties kā īpaši svarīgas personas. Un mazais bērns nekad mūžā nebija bijis baznīcā. Nekad viņš nebija bijis baznīcā.
Taču pēc tā, ko cilvēks stāstīja, viņš nolēma aiziet. Un kā viņš to darīja? Viņš baidījās no cilvēkiem. Viņš atnāca vēlāk, kad dievkalpojums bija sācies, tā, lai neviens viņu nepamanītu. Apsēlās kaut kur aizmugurē un klausījās sprediķi. Pirms dievkalpojums bija beidzies, viņš aizgāja, kamēr cilvēki nebija piecēlušies, un lai viņi neievērotu. Un viņam patika tas, ko viņš dzirdēja. Viņam sāk rasties cerība. Un viņš tā turpināja apmeklēt svētdien pēc svētdienas. Viņš vēlāk atnāca, ātrāk aizgāja. Un katru reizi viņam radās lielāka cerība. Bet kādā reizē, kad viņš bija bijis 6. vai 7. reizi, viņš kārto reizi apsēlās savā vietiņā, klausījās sprediķi, un sprediķis bija tik aizraujošs, tā kā šis, tā kā iepriekšējais, kas bija, vai vēl iepriekšējais, kas mūs pacēja, kas atbrīvo no mazvērtības, kas mums pasaka, ka mēs varam, kas mēs esam. Un sprediķis bija tik aizrautīgs, viņš tā klausījās, ka viņš aizmirs, ka viņam ātrāk jāaiziet prom. Un kad pēkšņi viņš attapās, viņš gribēja iet prom. Viņš piecēlās, bet tur bija pilns ar cilvēkiem. Jo līdzīgi kā viņš bija atnākuši daudz cilvēku vēlāk. Baznīca bija pilna, bija aizprostots. Viņš netika iziet ārā. Un viņš panikā. Grib tikt ārā, saptām, ejām, laužās ar cilvēku, un pēkšņi uz viņa pleca roka. Mācītājs. Un mācītājs uzdod jautājumu. Kā puika tu esi? Kā puika tu esi? To pašu jautājumu, ko visi citi bija uzdevuši. Puika palika kā iemiedzis zemē. Baznīcā iestājās klusums, jo visi maza pilsēta viens otru pazīst. Baznīcā klusums. Un mācītājs skatās uz viņu, gaida atbildi, un pēkšņi viņš redz, puika ir sastindzis. Mācīties kādu brīdi neziņā, pēc tam sāk smaidīt. Es zinu, kas tu esi. Tu esi Dieva ķēniņa dēls. Amen! Dod skaidrs aplaus tam kungam. Šis mācītājs teica, es zinu, jo līdzība ar tavu tēvu ir acīm redzama. Tu esi Dieva dēls. Šo stāstiņu Bens Hūpers stāstīja tajā dienā, kad Benu Hūperu ievēlēja Tenesī štatā par gubernatoru. Tu vari. Saki, es varu. Tev ir laiks saprast, ka tu neesi aste, bet tu esi galva. Tev ir laiks saprast, kas tu esi un kam tu piederi. Tu esi Dieva tēva bērns. Tu esi nosēdināts kopā ar Kristu tēvam pa labo roku. Tu valdi. Un lai kāda ir bijusi tava pagātne, šodien, kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns. Tu vari. Nākamajā svētdienā otrā daļa. Piecosimies kājās. Halleluja. Halleluja. Es tev pateicos, debes Tēvs, lūksim Dievu par tavu mīlestību pret mums, ka tu ļauj mums apzināties un saprast, kas mēs esam. Es lūdzu par katru cilvēku šajā zālē. Dziedini katru no mazvērtības. Palīdz saprast katru principu, ko es mācīju šodien. Palīdz apzināties sevi kā mīlēts un pieņemts. Lai katrs ir brīvs no visas netīrības.
Lai katrs pats skaļ, pats ir savs laimes kalējs. Lai katrs pats ieņem savu vietu šajā dzīvē, tavā valstībā. O, Jēzu Kristu, tu esi tik labs. Halleluja. Palīdz katram lietot šos principus, ko mēs dzirdējām. Ne tikai, lai atvērtu savus biznesus vai turpinātu biznesu, bet ikdienā, katrā dzīves sfērā, attiecībās ar tevi, pie savu raksturu, ģimenē, kalpošanā, darbā, darba vietā, kur mēs strādājam pie saviem priekšniekiem, darba devējiem. O, Dievs, tu esi labs. Es tev pateicos, ka nabadzības lāsts ir salauzts. Ka mēs vairs neapmierināsimies ar to, kas mums ir. Mēs lietosim to, kas mums ir, lai būtu vairāk. Vairāk tevis, kungs. Vairāk tavas svētības. Vairāk glābs cilvēki. Vairāk. Un svētī katrs finansiāli.